Šajā reizē mūsu tēma ir enerģijas ražošana zemnieku saimniecībā. Šā jautājuma pētīšanai esam ieradušies Vidzemē, Burtnieku pagastā, Sijā zemnieku saimniecība Zemturi, pie saimnieka Jāņa Višņevska. Bija doma, ka uzliks zemturos vēja ģeneratoru. Tur, kur tagad 3. reaktors, tur likt iekšā vēja ģeneratoru. Diemžēl to sapni mēs nepiepildīja, un droši vien, ka nebūs. Tad pēc tam domāju savādāk. Tad doma gājiens jau bija jau sen par biogāzi, bet iespējas nebija uzbūvēt. Un tad, kad bija iespējas, tad sāka būvēt. Lai varētu pats sev nodrošināt ar elektrību, un pēc tam elektrības siltums, un tagad transporta gāzi ražojam arī. Darbojos no 2010. gada. Kūts mēslu, kas nāk no kūts, no dziļām kūpeļu nāk sausiem mēsli, kurus caur cieto padevu padod. Un tad ir Valmieras piens, kas dod sūkols un dūņas, Valmieras ūdens un cēs ūdens, kas dod dūņas, un arī stikuvšķiedrs, Valmieras stikuvšķiedrs dūņas arī nāk. Kā bioikā mēs ražojam daudz elektrību, tad viena diena bija pašpatēriņam un 29 dienas pārdevām. 1-2 dienas vajadzēja elektrību saražot, kas pietika visiem zemturiem mēnesim. No reaktora nāk digistāts ārā, un to var nodrošināt 600 hektārus mēslojumu. Biometāns ar kompresoru saspiests, un tālāk iepildīts automašīnās, un viņi brauca. 6 vilcēji ir, 1 āķu mašīna un piena mašīna. Un plus jau 10 vismaz vieglās automašīnas. Pat labam mēs atrodamies pie vilcēja, kura tvertnēs šeit pat iepilda 150 kg saimniecībā no biogāzes attīrīto biometānu. Ar šo te daudzumu automašīna var veikt 500 km. Skabarība samaļ, un tad liek klāt piedevs. Atkarībā, kurām govīm viņi taisa, liek piedevs klāt rapsi un viss piedevs tā, lai būtu pilnvērtīgi barība gotiņām. Cietstāvošām ir šitās ir savādāk barība veidojās, slaucamām govīm savādāk un teļiem savādāk. Ja viņu salīdzina to, ka viņš strādāja, tad viņam vajadzīga apmēram 20 litru dīzeļdegvielu, lai, vienkārši ar traktoru dienā vajag. Un šeit vajag tikai elektrību, un elektrību pašražojam. Un nav vajadzīgs traktors pirkt, kam vajadzīgs apkops. Šitas aparāts dod ekonomiju spēcīgi. Arī tiem, kas neražo elektrību, tiem arī viņš dod ekonomiju. Tikai, diemžēl, to cilvēki nesaprot un nemāk izreikināt. Pirmkārt ir jātīst ūdeņrads, kā es jau teicu, ūdeņraža ražošana. Otrkārt ir zemkopības ministrijai vajag atbalstīt saimniecības, lai pie katras saimniecības būtu neliela biogāze, kur nodrošina paši sev siltumu, elektrību un ražot dabai draudzīgu digistātu. Jo digistāts ir dabai draudzīgāks nekā kūtsmēsls. Liekot iekšā biogāzē, liekot izejvielas iekšā, atkritums, kūtsmēsls, cūkalis. Viņš atstrādājās 30 dienas, viņš atrodas slēgtā telpā, no viņa izdalās ārā viss metāns, paliek visi minerāļi un visi organika. Un tu liekot uz lauka jau digistātu, tev veidojās pareizā infrastruktūra. Jo senos laikos, pieņemsim, kūtsmēsls, viņš jau jēlas nekad uz lauku nelika. Viņš salika kaudzē, noturēja gadu, 2 un tikai tad lika. Un tāpat biogāze vien ir. Jo saliekot čupā un noglabājot viņu 2 gadus, viss metāns izdalās un
tas ir tā pati biogāze, un tu viņu liec uz lauku, un visu augu griezdamies. Es pirmo biogāzi redzēju, ka es biju ekskursijā uz Vāciju, vienā ciematā, kur ciematā bija, turēja visi cūkas, un no cūku fermām bija ielikts cauruls, un pa caurulēm viss cūku mēslis transportēja uz biogāzi, un bija ciematā kopēja biogāzi, kur ražoja metānu, attīrīja viņu, un ciematā varēja uzpildīt savu autotransportu ar lētu biogāzi. Jā, tas bija 2001. vai 2002. gads. Dabiski tā bija biogāze, kas salīdzinot tagad, un to, ko mēs uzbūvējam, tas jau bija, tā bija atpalikusi, bet bija biogāze.